Sprākstoša lava vulkāna pelni visapkārt un slēgta lidosta. Visticamāk nebija tas, ko Latvijas skolēnu mācību uzņēmuma Fortful Group dalībnieki, dodoties uz Itāliju, lai pārstāvētu Latviju Eiropas lielākajā uzņēmējdarbības festivālā Gen E, bija ierakstījuši savos plānotājos. Taču vakarā pasākuma gala vakariņu norises vietu palēnām sāka paņemt pelēki putekļi. Iemesls tam ir no jauna aktivizējies Eiropas aktīvākais vulkāns Etna. Visi sapucējušies, meitenēm kleitas, puišiem uzvalki krekli, bet visi sēž zem klājas debesu un no debesīm birst mazi melni akmentiņi. Un šajā brīdī visi ir paņēmuši no galviem baltu priekššautu un uzmetuši uz galvas virsū, lai pilni mati nebūtu ar šiem mazajiem melnajiem akmentiņiem. Etnas vulkānisko pelnu dēļ uz laiku ir slēgta Katānijas lidosta, vieta, kur festivāls norisinājies. Tas arī pamatīgi piebremzējis jauniešu atgriešanos mājās. Taču, kā norāda delegācijas pārstāvi, ārpus neziņas, kā plānot došanos mājās, atmosfēra uz vietas visas dienas garumā bijusi mierīga un arī risinājums drīz vien atrasts.